Sveiki, radio klausītāji! Radio ēterā Alise plus radio viļņos skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Šodien radio studijā mums viesis aktīvo iedzīvotāju fonda vadītājs Ansis Bērziņš. Sveiks, Ansi! Sveiks! Ansi, dažādi fondi, ko katrs tikai nedara. Kas tad ir aktīvo iedzīvotāju fonds? Ar ko nodarbojas? Kāds tad jūsu labums sabiedrībai no tā? Tātad aktīvo iedzīvotāju fonds ir programma, ko finansē 3 Eiropas valstis, proti Norvēģija, Islanda, Lihtenšteina, kas ir iedevušas diezgan daudz naudas. Diezgan daudz, tas ir cik? Latvijā pilsoniskajai sabiedrībai tie ir 8,5 miljoni eiro, kas ir iedoti tieši pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, demokrātijas stiprināšanai, lai runātu par lietām, kas varbūt cilvēkiem nevienmēr šķiet tik svarīgas, jo tas taču viss tā vienkārši notiek pats no sevis, bet diemžēl nenotiek. Demokrātija nenotiek pati no sevis. Un tieši tāpēc arī ir aktīvo iedzīvotāju fonds, lai varbūt organizācijām būtu iespēja runāt ar cilvēkiem par šīm tēmām, par iedzīvotāju līdzdalību, par iesaistīšanos vietējā līmenī, nacionālā līmenī, Latgales līmenī vai Kurzemē vai visā Latvijā, tā kā par šīm tēmām, kas ir tādas netveramas, tomēr ļoti svarīgas, uz kurām balstās tomēr mūsu sabiedrība. Ir interesanti, protams, ka Norvēģijai, Islandai un Lihtenšteinai ir svarīga demokrātija Latvijā, vai citur arī tas tā ir, vai tikai Eiropa izvēlējusies, ka mēs esam tādi īpašie? Nē, tās ir 3 valstis, kuras nav Eiropas Savienībā, bet kuras piedalās Eiropas brīvajā tirgu, Eiropas ekonomiskajā zonā. Un tieši tāpēc tā ir tāda kā no šo 3 valstu ieejas biļete Eiropas tirgu, proti viņi piešķir finansējumu 15 Eiropas Savienības valstīm, kas ir no tā nabadzīgākā gala, proti Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa un Dienvidu Eiropa. Tā kā līdzīgas programmas notiek arī citviet, Polija, Rumānija, Kipra, Portugāla tai skaitā. Bet kas ir svarīgi, šīs 3 valstis dod naudu, tos kopumā sauc par Eiropas ekonomikas zonas grantiem, un tā nauda nav tikai nevalstiskām organizācijām. Principā nevalstiskām organizācijām demokrātijai tie ir 10% no kopējā groza. Tā kā ir daudz lielākas summas tiek ieguldīts arī dažās citās jomās, bet par tām tad savukārt mēs šodien droši vien nerunāsim. Tā varētu būt. Liekam akcentu tad uz aktīvu iedzīvotāju fondu. Ansi, kas ir tās lietas, kā tad to, ja saka vārds ir demokrātija, vārds ir darbības vārds, tad ar kādiem tad rīkiem, kloķiem mēs to demokrātiju stiprinam Latvijā un ko fonds šī gadījumā ir izdarījis? Jā, redz, tā demokrātija, tā kā tas tāds varbūt kādam tas ir darbības vārds, kādam tas ir lozungs, es pat nezinu, kas ir vispareizākais veids, kā to apzīmēt. Bet ir skaidrs, ka vismaz es tā uzskatu, ka demokrātija joprojām tomēr ir labākais veids, kā organizēt sabiedrību. Viņš nav ideāls, bet nekas labāks arī nav radīts. Un lai demokrātija notiktu, ir svarīgi, ka ik viens šīs sabiedrības cilvēks saprot, ka viņš kaut kādā veidā ir iesaistīts. Un visvienkāršākais veids ir iet uz vēlēšanām un uz referendumiem, kad viņi notiek, ja? Gan uz vēlēšanām pašvaldības Saeimas, gan Eiropas parlamenta, kas tūdaļ stāv pie durvīm. Bet ir ļoti daudz citu veidu. Tās ir iedzīvotāju padomes pagastos un novados, tās ir sabiedriskās apspriešanas un pašu rīkotas aktivitātes, piketi reizēm, kas ir ļoti svarīgi, jo īpaši tādos trauksmainākos laikos. Galu galā tā ir arī tāda, vienkārši domāt līdzi, kritiski domāt, uztvert informāciju, kas notiek, ko man kāds saka, kas no tā visa ir tā kā diezgan lielas muļķības un varbūt es tam nevaru noticēt. Līdz ar to tie projekti, kurus mēs no aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstam, ir dažādas aktivitātes, mācīšanās, kampaņas, skaidrošanas cilvēkiem un darbošanās kopā ar cilvēkiem, lai cilvēki apzinātos to, ka ir svarīgi pašiem domāt līdzi un darīt līdzi. Nav noslēpums, kad Latvijā tie, kas raksta projektus, ir apmēram kaut kādi 5%, labākajā gadījumā 6%. Cik tad aktīvo iedzīvotāju fondā sabiedrība ir aktīva, cik iesniedz projektus un cik jūs esat atbalstījuši?
Projektu pēc skaita ir aptuveni 180. Tas ir tie, kas ir atbalstīti? Aptuveni atbalstīti, jā. Bet dažādos virzienos ir bijuši pieteikumi, ir bijuši daudz vairāk. Protams, konkurss ir bijis pietiekami labs, lai izvēlētos labākos, bet es domāju, pats par sevi tas skaitlis neko varbūt neizsaka tajā ziņā, ka viņi var būt 20 izcili projekti, viņi varētu būt arī 400, un tas, man liekas, neko īsti šobrīd neizteiktu cilvēkam. Ir jāpiekrīt, protams, ka tie, kas aktīvi ir gatavi iniciēt lietas un virzīt kaut kādus projektus, tie ir mazākā daļa sabiedrības. Un tieši tāpēc jau ir ļoti svarīgi, ka tiem, kas ir tie aktīvākie un gatavi iet pa priekšu, ka viņiem ir pieejams finansējums. Šajā gadījumā šo 3 valstu piešķirtais AIF finansējums, kas viņiem ļauj nevis tikai pašiem saprast, ka ir labi tas, ko mēs darām, bet ka viņi ir gatavi rīkot publiskas aktivitātes un braukt pie cilvēkiem un skaidrot un runāt, lai arvien vairāk varbūt cilvēku to apzinātos. Ansi, jautājums, tu minēji par finansējumu. Cik tad lielu naudu Latvijas un arī Latgales nevalstiskās organizācijas var dabūt aktīvo iedzīvotāju fondā? Ir tā, šobrīd dabūt vairs nevar, jo aktīvo iedzīvotāju fonda aktuālais periods, tā kā teju beigsies, šobrīd vēl notiek pēdējo projektu īstenošana un novērtēšana un tā. Ļoti ceru, ka pēc gada, piemēram, 1,5, 2, domāju, ka būs nākamais rauns un būs atkal jaunas iespējas. Šajā periodā tātad tie bija kopumā aktīvo iedzīvotāju fonds bija 8,5 miljoni. Tie projekti bija, es teiktu, 3 veidu, bija tādi lielākie projekti 100 000 vērtībā uz 2-3 gadiem. Tas 100 000 vienam projektam. 100 000 eiro vienam projektam, jā. Tad bija otrs veids, bija 20 000 eiro vērti projekti organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Tas tādai organizācijas iekšējai, tā kā stiprināšanai, ko mēs gribam mācīties, varbūt izplānot savu stratēģiju, saprast savus darbības virzienus, stiprināt savu vizuālo identitāti, ko kurš tur tajā virzienā izvēlējās. Un trešais veids bija 10 000 eiro vērti projekti rīcības projekti kaut kādām reakcijām uz kaut kādām pārmaiņām, kur mums ir strauji varbūt jāmēģina kaut kāda interešu pārstāvība, pikets vai kaut kāda īsā ātrā kampaņa jārīko. Latgale, lai cik sākumā varbūt bija tā kā bažas par to, ka Latgale varētu būt iespējams neaktīvāka, kūtrākā un iespējams, ka uz Latgali atnāks vismazāk finansējuma, bet patiesībā tā nesanāca. Es teiktu, ka es atļautos apgalvot, ka aiz Rīgas, kas loģiski paņēma lauvas tiesu, jo tur ir arī gan visvairāk cilvēku, gan arī nacionāla mēroga organizācijas, bet aiz Rīgas Latgale ir 2. vietā, kur visvairāk AIF finansējums atnāca. Tas mūs priecēja. Jā, mani arī priecēja, jo es nekad neesmu slēpis, ka man Latgale ir sirdī ļoti tuva, lai gan tas ir vienīgais reģions, kurā es nekad neesmu dzīvojis, bet šis ir tāds man sirdī vistuvākais reģions. Ļoti patīkam, priecājamies. Tātad uz Latgali tiesas bija vairāk nekā 500 000 eiro, kas projektos tiešā veidā atnāca uz Latgales organizācijām, bet vēl pilnīgi noteikti būtu pieskaitāmas, nacionālo organizāciju aktivitātes, kas notika tai skaitā Latgales reģionā. Tā kā es domāju, pietiekami ievērojams atbalsts. Ļoti ceram, ka tas kaut kādu pēdu, es ceru, ka iedzīvotāji arī Latgales novados ir pamanījuši kaut ko no tām aktivitātēm un ļoti, ļoti ceram, ka kaut kādas vēsmas nākotnē tas arī atstās. Latvijā vairāk nekā 26 000 nevalstisko organizāciju. Tad pēc būtības visas varēja aktīvo iedzīvotāju fondā klauvēt ar projektu pieteikumiem un saņemt finansējumu. Uz tiem lielākajiem projektiem 100 000 stratēģiskie, uz tiem varbūt ne visi, jo tur bija zinām priekšnoteikumi par iepriekšēju pieredzi un finansiālo apgrozījumu. Tas bija paredzēts varbūt tādām spēcīgākām organizācijām jau pieredzējušām. Bet uz šiem 20 000 eiro kapacitātes stiprināšanas projektiem tur pilnīgi jebkurš varēja startēt tieši tā. Un es domāju, mēs arī ļoti daudzus organizācijas arī tiešām ieraudzījām pie apvēršana tādas, kuras nebija iepriekš redzētas. Un es nevalstisko organizāciju sektorā esmu jau 20 gadus. Un līdz ar to bija patīkami redzēt, ka patiešām visus tu vēl nepazīsti. Jo ļoti daudz zināmākie ir pazīstami un zināmi, bet tu redzi jaunus vārdus gan Rīgā, gan novados, tuvākos un tālākos, un bija ļoti patīkami ieraudzīt arī jaunus vārdus. Organizācijas, protams, Latgales reģionā ir ļoti dažādas. Varbūt skats no fonda puses, kā mums ir veicies ar projektiem, varbūt kaut kādus labākos, interesantākos piemērus var minēt?
Es noteikti gribētu izcelt vienu piemēru, uzreiz arī paskaidrošu, ka es varbūt būšu mazliet subjektīvs šajā ziņā, tāpēc, ka arī es šai organizācijai strādāju jomā, kur arī man personīgi manā iepriekšējā darba pieredzē ir bijusi ļoti tuvu un nozīmīga, proti tas ir darbs ar vietējo labdarību, kopienu filantropiju, stāsts par ziedošanu, par ziedošanas kultūras stiprināšanu. Un, proti Viduslatgales pārnovada fonds, kas strādā Preiļu un Līvānu novados galvenokārt, bet ne tikai, bet pamatā šajos divos. Un tas, ko viņi turpināja, principā ar aktīvo iedzīvotāju fondu atbalstu, viņi turpināja darbu šo vietējo labdarības mecenātismu tradīciju stiprināšanā, strādāt gan ar uzņēmējiem, strādāt ar iedzīvotājiem, skaidrot, kas ir ziedošana un kā to darīt interesanti, un kā, lai cilvēki saprastu, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs varam piedalīties savas vietējās kopienas veidošanā. Un, manuprāt, viņi šajos 3 gados īstenoja vairākus brīnišķīgus pasākumus, gan ziedotāju apli, gan ar mākslas skolu kopīgas aktivitātes īstenoja, lai cilvēkiem parādītu, ka ziedot var gan daudz, gan maz, un tas viss kopā veidot to tādu, tas viss kopā var iedot pietiekami daudz finansējumu, lai notiktu interesantas un vērtīgas lietas, kurā mums tad savukārt vairs nav nepieciešams finansējums no Norvēģijas, no Amerikas vai no Rīgas. Paši veidojam savu dzīvi. Un tieši par to arī ir, vispār šis, tieši tāpēc man šis labdarības stāsts atkal liekas ļoti, ļoti svarīgs, ka tajā ir, ka tas ir tas domino efekts, ka principā mēs atbalstot šīs organizācijas šāda tipa darbību, iedodam jaunas iespējas, lai savukārt tām citām mazajām organizācijām pagastos, kuras nesaņemtos pieteikties uz aktīvo iedzīvotāju fondu vai uz sabiedrības integrācijas fondu konkursiem, vai nesaņemtos uz kaut kādiem citiem lielākiem projektiem pieteikties. Viņiem atkal šīs mazās atbalsta iespējas ar vietējo kopienas fondu ir pieejamas. Tā. Skatītājiem un klausītājiem noteikti gribētos varbūt arī saprast stratēģiskais, kas tas sevi iekļauj, kam tas ir domāts, jo man liekas, daudziem cilvēkiem NVO, NLO, NVA, šie vārdi daudziem nav skaidri, un tieši tāpat, ja mēs runājam par tādu NVO sektoru, šo žargonu, stratēģiskie projekti, kapacitātes projekti, man liekas, daudziem nav skaidrs. Ko tad tas īsti nozīmē? Es pilnīgi tev piekrītu un saprotu es arī, kad vidusskolā pirmo reizi, kad mums sāka stāstīt uzaicināja uz mācībām Ziemeļkurzemes NVO centrā, un mēs domājām, ka tur tas tagad par NLO kaut kāds izpētes centrs būs mācīšanās par šo tēmu. Jā, bet nē. Tātad stratēģiskie projekti ir tādi, kuros mēs ceram ieraudzīt vismaz mēģinājumus ietekmēt kaut ko sistēmā vai sabiedrībā vairāk nekā tikai savā organizācijā. Tā ir organizācija, kura pārzina savu lauku, kura pārzina savu jomu un kura ir gatava rīkoties 2, 3, varbūt pat 4 gadu garumā, lai sistemātiski rīkotos tajā virzienā un atstātu tomēr to nospiedumu vietējā kopienā, reģionā vai Latvijā. Un tādu tieši tāpēc ir šis ar strateģisku redzējumu un ar sistēmisku ietekmi. Joprojām turpinam runāt par sarežģītiem vārdiem, bet ir jau daži vārdi, no kuriem mēs nevaram izvairīties. Jā. Un tas, kas vēl varbūt bija svarīgi, atkal atgriežoties pie tiem saīsinājumiem NVO un tā, mēs lietojam ikdienā NVO kā nevalstiskā organizācija, bet faktiski aktīvo iedzīvotāju fonda kontekstā mēs arvien vairāk izlēmām lietot varbūt NVO vietā citu vārdu savienojumu, proti pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Jo, ja mēs varbūt ar nevalstisku organizāciju saprotam, jebkura biedrība nodibinājums, kas var būt arī ļoti bieži biedrības ir arī biedru labumu, uz iekšējo labumu vērsts, savu interešu klubiņi, mednieku klubiņš, dzīvokļu apsaimniekošanas klubiņš vai biedrība, ja? vai kaķu mīļu klubiņš. Un tas viss ir brīnišķīgas biedrības, kā cilvēki līdzdarbojās un priekš sevis kaut ko dara. Tad mūsu atbalsts vairāk bija vērsts uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras ļoti skaidri definējušas, ka viņas negrib strādāt tikai sev un tikai savu interešu dēļ, bet kuras grib strādāt uz plašāku sabiedrību un iet uz āru.
Un ar to tas ir ļoti būtiski arī jo īpaši priekš strateģiskiem projektiem, ka tās ir tās, ka mēs ceram, ka viņi tad iet uz āru un ir redzami un nebaidās runāt gan ar Saeimu, gan ar ministrijām, gan ar pašvaldībām. Tā skaitā arī ar pašvaldībām, kuras varbūt nevienmēr ir tik atvērtas, ka ar viņām runā vai uzdod jautājumus. Tas gan mums arī reģionā ir gan atvērtākas, gan netik atvērtas pašvaldības, bet mēs noteikti ejam uz priekšu un attīstamies. Skatoties uz aktīvo iedzīvotāju fondu jau paveikto, kā tev šķiet, cik liela tad ir šī pēda, ko aktīvo iedzīvotāju fonds šī uzsaukumā ir atstājis Latvijā ar šiem 180 projektiem? Tā pa īstam, es domāju, mēs to vēl vērtēsim. Vēl viss nav beidzies, kā saka. Pirmkārt, viss nav beidzies, un otrkārt, mēs šī gada pavasarī, vasarā mēs arī veiksim tādu programmas izvērtējumu, lai, mēs piesaistīsim, pētniekus no malas, kuri, varbūt kuriem ar skatu no malas būs uzdevums objektīvi pavērtēt kaut kādas tās atstātās pēdas programmā. Bet es jebkurā gadījumā noteikti varu droši teikt, ka ir gan saskaitāmie rezultāti par pasākumiem vai iedzīvotājiem, kuri ir apmācīti, vai par īstenotām līdzekļu piesaistes kampaņām, kur organizācijas ir strādājušas ar ziedotājiem. Vai tās ir kaut kādas informatīvās kampaņas un kaut kādas citas līdzdalības iniciatīvas. Tādu ir bijis ļoti daudz un visā Latvijā, un skaitliski, es domāju, tā pēda ir iespaidīga un tur ir liels gandarījums, bet tieši tāpat, man liekas, arī es tomēr gribu izteikt gandarījumu un tomēr pašiem mums priekš sevis. Šī ir pirmā reize, proti aktīvo iedzīvotāju fonds šajā periodā ir pirmā programma, starptautiskā programma, kuru administrēt ir uzticēts biedrībām, proti nevalstiskajam sektoram pašam, jo līdz šim to ir darījusi valsts pārvalde un valsts aģentūras. Un visus pārējos starptautiskos finansējumus joprojām administrē tikai valsts pārvaldes aģentūras. Tad šis bija pirmais gadījums, kad to dara biedrība, proti Latvijas Pilsoniskā alianse, kopā ar partneriem vairākiem visā Latvijā. Un es domāju, ka mums brīnišķīgi izdevās ieviest to, ko mēs gribējām, būt tuvāki un draudzīgāki tajā, ka mēs konsultējām, atbalstījām, bijām gatavi skaidrot, bijām gatavi atgādināt, bijām gatavi saprast daudz ko. Tas neatceļ, diemžēl, prasības, kuras mums visiem ir saistošas un nepazūd nekur. Bet es domāju, ka mēs ar savu tomēr gatavību runāt, man liekas, mēs parādījām, ka finansētājs un uzraugi var būt arī cilvēki draudzīgie un atvērtie, ja mēs apusēji tādi gribam būt. Ansi, ņemot vērā, kad minēja, ka tas ir pirmo reizi, kad NVO sektors pats administrē tik lielu naudu patiesībā, vai ir bijuši arī izaicinājumi, varbūt klupšanas akmeņi? Klupšanas akmens lielākais ir tieši tajā, ka cilvēkiem šķita, ka tikai tāpēc, ka to administrēs biedrība, tāpēc pazudīs jebkādas birokrātija. Tāpēc nekas nebūs jādara, ka tāpēc pazudīs jebkāda birokrātija. Viņa nevar pazust. Tiklīdz ir starptautisks, publisks finansējums, jo tā ļoti vienkāršot sakot, tā ir Norvēģijas, Islandes un Lichtensteinas nodokļu maksātāja nauda, kuru viņi dod mums, un tad skaidrs, ka viņi grib redzēt rezultātu. Un neizbēgami ir uzraudzība un naudas kontrola un tā tālāk. Tas varbūt ir viens. Un otrs varbūt pašiem priekš sevis saprast, ka ne viss vienmēr notiek tik ideāli, kā gribējās. Ir lietas, ko mēs tēmējām, varbūt pat augstāk nekā mēs varējām kaut kur notēmēt. Bet es domāju, tā bija brīnišķīga pieredze, arī šī sadarbības pieredze šiem 6 partneriem, organizācijām, kas šo naudu kopā apsaimnieko. Es domāju, tas arī bija tāds pārbaudījums, draudzības pārbaudījums, sadarbības pārbaudījums un lietas, ko no tā mācīties, katram pašam arī, ko paņemt līdzi. Tā kā man liekas, tā noteikti bija pieredze, ko bija labi to darīt un piedzīvot, un tad jau laiks rādīs, vai tas arī nākamajā periodā būs iespējams. Radioklausītāji, Alise Plus radio eterās mums viesojas šodien aktīvo iedzīvotāju fonda vadītājs Ansis Bērziņš. Ansi, teju gadu garumā vairāk kā 100 šķiet Latgales cilvēki dažādās aktivitātēs ir piedalījušies Demokrātijas akadēmijā. Mēs esam
kā saka, dzirdējuši šo vārdu gan no prezidenta pils, gan dažādiem citiem pasākumiem arī reģionā. Kas tas tāds ir? Tad mēs atkal atgriezāmies pie sarunas sākuma tā vārda demokrātija. Jā, par Demokrātijas akadēmiju patiesībā. Jā, tas ir laikam lielākais no aktīvo iedzīvotāju fonda projektiem šajā periodā. Uzreiz ir jāsaka, ka es šī projekta īstenošanā tiešā veidā iesaistīts neesmu, jo mums atkal tā kā iekšēji jānodala procesi un tā kā ir citi cilvēki, kas viņu kūrē, bet man liekas, ka tas bija arī tāds lielisks piemērs, ka ar kādu diezgan lielu vērienu un jaudu centāmies uzsākt tādus mācīšanās iespējas šajā jomā, lai cilvēkiem gan esošiem sektorā, nevalstiskajā sektorā, gan arī cilvēkiem, kuri varbūt ir dzirdējuši un tajā NLO līmenī un kas tas tāds ir, bet varbūt labprāt uzzinātu vairāk, gan arī cilvēkiem, kuri tikai tādā, kuri vienkārši grib kaut ko interesantu darīt, un varbūt viņi tā kā nedomājot par nevalstisko organizāciju, bet kaut ko pamācīties, kā uzlabot savus procesus, un viņi gribēja tajā iesaistīties. Gan arī valsts pārvaldes un pašvaldību sektorā strādājošie cilvēki, jo arī tur mums ir ļoti svarīgi, lai pretī ir dzirdīgas ausis, kas saprot, ka cilvēki ir iesaistīti un grib kaut kā piedalīties. Un man liekas, ka Demokrātijas akadēmijai izdevās ar savu vērienu, ar daudzajām aktivitātēm reģionos visā Latvijā, klātienē, online. Gan arī šobrīd izstrādāto vēl tiešsaistes mācību kursu, kas paliks kā tāds ilgtermiņa rīks cilvēku rokās, ar kuru varēs strādāt un mācīties uz priekšu. Es domāju, tas tāds arī ļoti labs piemērs. Tāds viens konkrēts gala iznākums, kurš paliks lietošanā vēl ilgi un kā, tik cik es esmu dzirdējis no cilvēkiem šīs atsauksmes par Demokrātijas akadēmiju, jā, tas ir tas, mani diemžēl tur nepaņēma, kādam atkal ka viņš tur netika pāri tam slieksnim. Vēl var paspēt uz dažiem pasākumiem. Uz dažiem pasākumiem vēl var paspēt tieši tā, un arī... 8. starp citu, noslēguma pasākums būs. Tā kā. Ansi, es domāju, ka par šīm tēmām, kas ir demokrātija, cilvēktiesības un arī NVO sektors, pilsoniska sabiedrība, varētu runāt ļoti ilgi, bet raidījuma laiks iet uz beigām. Raidījuma noslēgumā, kas būtu tas, ko tu varētu novēlēt mūsu radio klausītājiem? Kas tas svarīgākais vai ieteikums, ko tu gribētu teikt? Man liekas, es tomēr apzinoties, ka es šobrīd atrodos Latgalē un runāju ar Latgales iedzīvotājiem, gribētu laikam, es tomēr uzdrošinātos tieši Latgales iedzīvotājiem, tāpēc aicināt tomēr noticēt tam, ka demokrātija un līdzdalība un Latvija nav tikai Rīgā un ap Rīgu, bet ka viņi sniedzās arī līdz Latgalei, un viņi ir ļoti atkarīga taiskaitā, un varbūt pat jo īpaši no tā, cik ļoti cilvēki šeit, šajā apkaimē, pierobežā arī taiskaitā apzinās savu piederību, līdzdalību tajos procesos, kas veido mūsu valsti. Man tiešām gribas aicināt nenolaist rokas, noticēt, neatkarīgi no tā, kādas kļūdas ir vai nav pieļāvis otrs cilvēks, vienalga vai viņš ir valdībā, vai viņš ir mans kaimiņš parastais, bet apzināties savu vērtību un savu iesaisti un savu lomu šo demokrātijas procesu darbināšanā. Un es kā kurzemnieks savukārt būšu arvien priecīgs atgriezties Latgalē un redzēt šeit cilvēkus, redzēt šeit darbīgus cilvēkus un to enerģiju, ko visādi citādi vienmēr es šeit Latgalē piedzīvoju. Paldies, ka kurzemnieks atbrauc uz Daugavpili, uz mūsu radio studiju. Cienītie radio klausītāji, projektu Tuvāk Latgalei finansē Mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījumu Ilgtspēja Latgalei mūsu vērtības atbild Radio Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos radio raidījumos. Alisa Plus Radio